Dāmas un kungi, par 3 zvaigžņu ordeņa Lielkrusta komandieri iecelts par izcilu un nezūdošu devumu Latvijas mūzikā un kultūrā komponists un pianists maestro Raimonds Pauls. Šīs 3 zvaigznes ir par mūziku un par jūsu ieguldījumu. Apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai viņi arī dzin, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku. Kur lai es to lieku. Spēlēsim, maestro. Nevar nobeigt nekā, es visu laiku gatavojies. Vienmēr nozavējoties, vairs nenākšu. Sarkanā, tu kā liesmas tvītīgās kurgumā, pat lietu negaisā. Izlaukā, uguns sārtiem ziediem zied, mežrozīte jaukā. Gadi nāk un gadi iet, viņa sārdama zied un zied. Es jau jaunību atceros, jā. Smuku meldiņi bija vispār, ko spēlēt bija. Tāda cerības šķirās bija. Nu, vēl skan tā klavieri, jā. Tā ir man personis, pats sakrāja naudiņu, pats nopirka. Pat tā džēza līnija, nu, tur tā ir vienmēr interese. Vislielāko cieņu izturot. Lai gan praktiskā darbā jau ļoti maz iznāk, cik kādreiz es uzspēlēju tur ar zēniem, viņi man tur aicina. Tas arī viss. Viens pirks jau maisās par esmu jau. Nu jā, davai, mamma.
tēvs man vispār bija unikums. Es nezinu, viņš bija salasījies tās grāmatas par tiem slaveniem visādiem muziķiem. Un tad viņš tur mēģināja kaut ko man arī spiest, bet tad aizved rokas parādīt, tad par esmu pirkstu. Lai gan viņš man nopirka gan pianīno vec, tikai pateicoties tēvam, vecākiem, pa kuriem jābrīnās, kas bija vienkārši strādnieki, kāpēc viņiem bija tāda kaut kāda sevis mīlestība pret muziku. Lai gan tēvs kaut kāda orķestrītī bungsi fabrikā, bet tā es arī aizgāju pa to atpakaļ ceļu, tur bija pa vēl, ja būtu šodien pa solo pianistu. Tur jābūt pirmkārt raksturam, tas viss jādod tam instrumentam. Katru dienu 4-5 stundu pie instrumenta treniņam visu laiku. Iestūmt tādā 10-gadīgā muzikas skolā, kas šodien saucās Emīļa Dārziņa. Ja, es tur kaut kādā veidā izturēju kādus gadus, un tad pārgāju konservatoriju, no konservatoriju. Viss dzīve izmainījās pilnīgi, viss tā. Tur no tā. Bet jūs pie Hermaņa Brauna mācījāties? Hermaņa Brauna, jā, lielisks skolotājs. Lielisks pianists, super koncertmeistars. Viņš man daudz arī glāba, tad, kad es jau tur dzīvoju. Jā. Man tā interesanti, man parādīja to studenta vēsturi. Ja. Tur ir ļoti labāk. Kas viens bija uzratis un jau mēģināja viņu kaut ko. Tur ir apmēram tā, par lekciju neapmeklēšanu, par regulāru ierašanos, nesevišķi skaidrs, izteikts rājiens, piezīme, arī brīdinājumi izslēgti. Ja? Pēc tam seko pēkšņi studentu vakars, kurā sevišķi veiksmīgi uzstājās students Raimonds Pauls. Viņam noņēma atkal visus tos. Uz vienu mēnesi atkal noņem, kamēr atkal pēc mēnesi atkal viss tas pats. Jautra dzīvība bija. Bet, mums kādreiz par to ņirgās, es teicu, veči, tikai esiet mierīgi. Mēs dzēram, jā, bet mēs spēlējam arī. Mēs mākam spēlēt. 1, 2, 3, 1. Aptuveni tā, jā. Redz, te tik daudz tas orķestras spēlē, man vēlāk tu tur var kombinēt, met ārā kaut ko vienu. Bet orķestru vajag atstāt, viņš forši. Man ir baigi zemais šito sēdekli jāpaceļ bišķi un augstāk. Kā tev iet, mans draugs? Brīnišķīgi. Bet maestro muzikāli jums tur viss patika? Tur ir viss, kā ko viņam ierakstījuši kaut kur tur, tas tā. Jā, viņi sarakstījuši tos bekus. Galvenais, kā viņiem iet, ko man tur, es nezinu. Jā, tā viņi tur darās. Galvenais, lai tā izrāda iet vēl, ja viņi... Viņa iet vēl, es paskatījos, viņa iet. Es starp citu uztaisīju brīnumainā kārtā, man vanaks. Dāvu bija atnākuši mājās, lai es iespēlēju. Es saku, Dulce, man taču nav ne studiju, neko ne. Viņi tur tagad
kongresa namā iespēlējuši paši visu pavadību bandam. Jā. Un atnes pie maniem, lai es uzspēlēju klājas. Un atnāca pie jums, pielika 2 mikrofonus un Un iespēlēja. aizgāja mierīgi, un skan bidovi. Skan bidovi viņas. Kā viņi tur samudžinājuši, tad viņam nekāda tehnika nav, bet... Nu, tāds garāks. Negriezu šito te pusi, lai mēs tā sacītu paši. 3 tāds. Jā, 4. Viss tūlīt nomainīsies, viss... Viņš ir tie jaunieši, 2 jaunieši, kas tie jaunais tas. Jaunais Mums pāris. tos nepazīstas. Rūkts, jā. Šie te abi. Jauniem pārim rūkts. Kā tā? Pārdomā vēl. Apdomā galu. Nu, spēlējiet, nu, ko jūs no mani? Mēs bez jums nekādas galīgi Visus laikos viska. Jums kā? Jums kā? Jā, šī Kas tas ir no tā draudzes bazāra. draudu bazāra? Jūs jau, maistro, tad esat noteikti aizmirst. Tur bija super hītiņi. To tagad nedrīkst atcerēties. Zin, kā tā tur viss, kas uzstājās jaunie, tagad tikai ne to, kas toreiz bija. Tos nevajag, nē, tagad nē. Ar šokolādi tevi cienāšu, ar glāzi vīna tevi grūstīšu. Mīļi grūstīšu, un tad jau mana būsi dūstam. Jūs oriģinālā izrāda vispār spēlējāt 2 modulācijas bija. Kad tev nav vārta, tad dzied la la la. La 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 Mums jau ir. Kāds gabals? Katru gadu maijā. Katru dienu, mūža dienu, uziet mīlestībā dievišķā. Redziet, ko es te darīju? Es speciāli paspēlēju višķiņu to meldiņu tādām izejot mazliet, nu, it kā ritmizēt. Ot, jums to arī vajag, nu jā, varbūt par ātri tagad prasīt. Ne, dziediet visu laiku taisnās nots, jūs dziedat pareizi un viss tā matemātiski pareizi, jā, bet variet ar to tekstu, melodiju darīt kaut kāds brīvības kaut kādu pastaigāt nos no viņa. Nu, to viegli teikt, bet to jājūt, ja, jo tur jau, teiksim, to... Padarot to latviešu šlāgeru arī pat tādu kustīgāku, ja, kaut kādu. Bet tas ir no jums, kā jūs to darīsiet. Izjūt no tekstē. Jā, tagad tas ir solfēģis. Pāri, jā, pāri. Tā kā konservatorijā māca taisnās notīt. Pārāk godīgi jūs esat. Nu, bet tev, maistro, ir jaunība. Nu, Nekāda jaunība. Viņam ir taisn jau jauniem jājūt tā ritmiskā padarīšana.
Nu, Ierakstīsim šito Pāvelu laikam, ja? mēs visi jau ierakstīts, ejam tālāk. Ejam. Labi, ejam tālāk. Paldies, viss kārtībā. Nu, un meitenes saldēja sēdienas. Viņš bučojas man. Labam noskaņojumam. Ir vēl viens pants, jā? Viņš bučojas, bučojas, bučojas man. Viņš bučojas man, viņš bučojas man. Viņš bučojas, bučojas, bučojas man. Runāsim Gunāra Treimaņa vārdiem, cienījumā maestro, no grāmatas Vārdu noslēpumu. Tātad Raimonds. Omulīgs, apsviedīgs, negausīgu ideju ģenerators, Varēja vairāk kaut ko iemācīt. kuram nepatīk vienmuļība, redzot otra cilvēka aprobežotību, viņam rodas mokoša, tukšuma sajūta. Tas atkal man stāv vakarā priekšā. Visu mūžu viņš deg. Nepacietīgi tiecas pēc spožuma un mirdzuma, taču visur viņu pārprot. Pārprot, jā. Raimonds arī ir labs praktiķis, kas prot apstrādāt zemi un vairot Kurienes tu lasi to? materiālo labklājību. Tas ir Gunārs Treimans, 13. rinda, 13. vieta. Nu, tas ir īstais, ko es gribu redzēt, jā. Jā, bet redziet, speciāli jums veltījums. Kā parasti, jā. Bet galds ir klāts arī bagātīgi. Bet Raimonds jau nemaz tik populārs vārds tajos gados, man liekas, nu, nebija, vai tad ir baigi daudz? Pateicoties jums, viņš Es jau nemaz tā kļuva nezinu, jā. populārs. Mūsu vecie tēvi visi tomēr tur, nu manēja labi Latgali, tur Vincents, Vigils, Klementīs, tie tur cits stāsts, bet Jānis, Andris, Valdis, jā. Nē, nu tagad ir Raimonds vēl Nu, tagad jā. daudz ir baigi. Bet tajos gados jau, man liekas, nebija, vai ne? Nē. Nu, bet tā pasvinējāt šodien jau. Rādio gan jau bija kaut kāda ballīte. Nē, mēs mēģinājām, sāstam citi, bet tā būs lustīga. Tas pat pārīšiem tie aktierīši tur, nu, salasījušies. Uz Jāņiem, ja? Nu, ne Jāņem, ne uz vasaru ar tur Grosbergs un viena aktrisit, un tad man simpātija Botman. Madara. Madara. Bet viņi smuk sastrādā to dziedoni. Kā viņi tas sauc? Jopi. Tā viņi jau jums taču bija kādreiz programma ar viņiem, atceros. Nu bija, bet nu viņi tagad, bet viņi visi paņēmuši tos Alunāni, paņēmuši to Rabīgi draudz bazāru un visi šitos te saliek kopā. Un tad, nu, viņš bučoja, man, viņš aiziet, ja, un tad traļi var. Dāmas un kungi, vīrieši labākos gados. Vīrietis satika sievieti, vīrietis labākos gados. Satika patika sieviete, vīrietim labākos gados. Sieviete mīlēja vīrieti, mīlēja labākos gados. Vīrietis mīlēja sievieti, sievieti gados. Tas vēl Raimonds Māls. Paldies jums, maestro. Daudz lauks vārdiem. Jā, nu jāsaka, pie mums, kā pie vīriešiem labākos gados, visu laiku dakteri nāk ciemos, kā skatītāji. Profesors Ērglis mums ir ļoti mīļš cieviņš. Mēs ļoti uzmanīgi klausāmies, ko viņš saka. Un tā viņa tā teorija ir tāda, ka pie mūsdienu medicīnas attīstības cilvēks var nodzīvot sākot no 130 un beidzot ar 180 gadiem. Nav pārāk priecīgs seju zālē, bet es jums varu pateikt vienu, ka šovakar ir viens pusmūža cilvēks mūsu vidū.
Tu sēdēsi. Es sēdēšu labāk, bet tā ideja ir tāda, ka pasaka man, kurš būs pirmais tagad. Kā iesācēji? Kā iesācējs. Jā. Tad piepusis. Kā neprāts, kam dusmās sitas pūs. 40 ir satrauc. Nu tad kas mums ir nākošais? nākamais? Mums ir, ja tava sirds atkal. Jā. Ja mūsu draudzība reiz arī trūks, tavs vārds aiz manām lūpām ieslēgts būs. Lai nejauši man melgam nepasprūk, ka sena pazīšanās vieno mūs. Ar sevi cīnīšos es tevis dēļ. Lai to, ko nicini, mans ienaids dzeļ. Šis tīri tā neko. Man liekas, ka ļoti labi. Man liekas labs frāzējums, jo šeit ir ļoti dziļa doma, jā. Viņš paliek dzējā. Tagad jau tas teksts sāk diktēt cits noteikums. Te būs ļoti jāpadomā, kā tas mums viens kopā. Man jau negribas te aktieru klātbūtnē to teikt, bet izrādījās, ka es to Šekspīru izvilku. Lai gan viņu nevajag, tas ir ģēnijs. Pasaules dramaturģijas dzejas ģēnijs. Es uz viņu gāju pavisam nejauši. Es atradu savus kaut kādas nots, kurā es biju padomu laikā, bija tāda filma Nāve zem būras, ja es nemaldos. Un tur ir divas dziesmiņas, kuras izrādās, ka es skatos teksta autors, dzejas autors Viljams Šekspīrs. Un nezinu, kāpēc man vēl Andrs Keižs bija, man liekas, iedevis tas sonets izdots jau sen atpakaļ. Tad bieza grāmata, es sāktu lasīt un kaut kā pats aizrāvos ar to, jo to dzeju jālasa, viņā jāiedziļinās. Bet tad es arī sapratu vienu, kad dziedātais tādu, kāda mums viņa ir, jā, to tekstu nekad neaiznesīs. Tur ir ļoti dziļas domas iekšā, un tur ir vai dieniņi kādi tur. Tagad to lasot, mēs tā lēnā garā mēs tikai saprotam. Un tad es gāju uz to variantu. Pamēģināsim. Aktieris dara savu darbu, un dziedātais dara savu darbu. Laiks uzbrukdams tam iznīcību sūtīs, un tavu dienu naktī vērtīs naiks. Bet mīlā kaistot, pretī cenšos tam ar dzejas spēku tevi jaunodams. Oi, cik sarežģīti. Un tā mēs ar Lītu Dramu te tagad pienāmies kopā un taisam cerībās, ka mums kaut kas iznāks, vai ne, kur mēs trijatā strādāsim, ja mēs paliksim tur. To mēs nezinām. Paliks Keižs, jā. Viņa arī izmest neviens nevar atļauties to. Tas ir pavēlu, jā. Vilciens aizgājis. Pavēlu, jā, un neviens. Viņam ir tāds priekšrocība, ka viņš lieliski lasa dzeju. Tas, kas ir aktieru pamatdarbs, dzeja. Bet jūs atceros stāstījāt par Šekspīru, kad bija Šerloks Holms un ka Juris Strenga. Jā, nu tas ir viens no labākiem aktieru sniegumiem vispār, ko es uzskatu, kas ir tādā muzikālā izrādē, tāds bija Strengs Moriarty, slavenais Moriarty dziedājums Šerlokam, kur viņš beigās pēkšņi nocitēja Šerloku no Šekspīra. Viljams Šekspīra, jā. Būt vai ne tur, cik tas foršs iznāca. Viņš vēl nofilmēts arī, tas ir ļoti labs numurs iznāca, ļoti labs. Pateicoties aktierim, jā. To be or not to be, that is a question. But when it is all in mind, the softer swings and arrows with his fortune. What do they got against them Seattle's? They're browsing in them. To die. To sleep. No more. Bet
jūs jau ļoti uzticaties tiem aktieriem. Vakar arī Bet te jāuzticēt, te to labā viņi neviens tur to. Tā ir cita atdeva uz skatuves, ja. Mūsu estrādes dziedātāji bieži viena, viņiem jāmocās, viņi izkustināt kaut kā, ja, vai kaut kā, tad tu jūt, ka tur kaut kas pietrūks, tur nu nav. Nu, nav mums tagad daudz tādu, kas tā māks strādāt tā publika. Es atceros toreiz, kāda reakcija bija Skrastiņš, kad iedziedāja to Belševicu Kamolatinei. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Tur tā vienkārši, tur 4 takti meldiņi, bet kā tas aizgāja? Izpildījums. Jā, tas bija aktiera, arī tāds meistardarbs savā laikā. Ja. Nu, nerunājot jau par klasiķi Edgaru Liepiņu. Viņš ir klasiķis, jo tas, ko viņš izdarīja, līdz šai dienai nav pārspēts. Saka trešais runcis, to karu ar runčam jau. Es biju pirmais tenors, vai skaķiem tāda nav. Paldies Dievam, kaut kas iesāks, zinu, es gaidīšu tagad, kad padādīsies Inters, un tad notiksies tas interesantais, kad liks to klāt pie. Tas būs visiem interesanti. Tas ir forši, bet varētu būt tīrs Šekspīrs 3, tas nosaukums, tā kā tas tīrs, īrs 3. Nē, nu labprāt, papriekš jāredz. Viņš pats man teica, ka viņš grib pie klavieriem, tas nozīmē, ka viņš ir domājis. Ja viņš ir pats pie klavieriem sēdējis, pats vēl piezvanīt, tas ir ļoti redz. Viņš ir Fleders numur 1, dziedātājs viņš arī numur 1, Žuļiks arī. Jā, un 2005. gada 23. martā mēs ar maestro iepazināmies. Man ir atzīmēts ar tādu melnu riebulīti tikšanās ar maestro radiofonā. Nu, 20 gadi ir pagājuši, jāatzīst. No Talsiem toreiz arī brauc, un pasties, mēs esam pēc 20 gadu pārtraukuma atkal šeit atgriezušies Talsos. Martā. Mēs tikāmies martā, kad pūpoli zied, un tīrumā ar tā vējš dzied. Vēl mežos bija sniegs, vēl upēs bija miegs, bet mums bija prieks, un tā nu mēdz būt. Viss miegs tūlīt zūd, ja mīlu jūt. Tas viss būs filmā iekšā? Šī telpa? Šī telpa būs nopietni? Šajā pirmā reize, ka mēs vispār te kaut ko sēžam un kaut ko daram. Un jau maestro jau iekšā sēž. Jā, nu viss, jā. Wow. Mazā Amēlija, paskaties, kāda mums stāv. Jā. Remont, nu kā, jau
Inters saka, ka jūs esat draugi, kādas jums tās attiecības ir? Draudzīgas. Mums jānobeidz viens neliels darbiņš, un tāds diezgan riskants darbiņš, bet man liekas, ka tur var kaut ko labi izdarīt. Negaidīt pagriezt to vieglo muziku drusciņ citā virzienā. Un to Inters ir vienīgais, kas to tā māk un jūt. Tāpēc mēs kaut ko mēģināsim iztaisīt. Rēni palaid draudošo laiku, lai vien. Jā. Laiks draudošais. Tu vari nodeldēt gan lauvas ķetnas, svēra ilkni smailo. Pēc liegiem ziediem atkal tur rūdus sēt un likt, lai fēniks sevī sadeg gailot. Glābāties var, kā dailes paraugs nākamības audzēm, ja darīt ļaunu tev. Jā, bet vai mēs iesim te tādos ritmiskos? Tagad jāskatās, ir valsts. Nu, forši. Te jāiet atpakaļ uz kaut. Vai tās divas rindīgas bija? Atkal tūdu sēt un likt, lai fēniks sevī sadeg. Man liekas, mēs ne tajā dziedam, ne? Mums iznāca divreiz zemā. Sītās pārbaudīšu. Nu, šitas aizies, točni. Labi. Nu, mums ir tādā veidā jāmeklē. Tur iztīrīsim vēl, varbūt vajag lēnā gara atteikties. Ko es tur plinkšķinā mājās, tā ir viena lieta. Bet man liekas, vismaz tas ir jauns gājiens. Nu tā, neviens nav pagaidām vēl darījis. Jo vēl jau būtu brīvā, kad tās varēja tās dziesmas dziedāt angļi ar oriģinālu. Bet, es domāju, viņš uz tiem meldiņiem nesēdēs, tad ir jāraksta uz angļu. Tad būtu briesmīgs akcents. Jā. Varbūt te Latvijā tas nav vajadzīgs, lai dziedāt. Kādreiz mēs visi mēģinājām, tad, kad 90. dziedāt angļu valodā, pēc tam visi saprata, pēc Rēnigas sirds sadega neparasti, ka jādzied ar latvisku un aizies. Jā, paldies, kas ir. Es drīkstu jums parunāt? Nu, runa. Nē, es gribu teikt, ka es gribēju jautāt, jūs bijāt arī kādreiz klasiskais pianists. Jūs esat pabeidzis konservatoriju, vai ne? Un zinu, ko es spēlēju konservatoriju? Nezinu. Rahmaņina variācijas pa Paganini tēmu. Un Chopina, Labelo mažoru. Un man bija ieteikums pēc konservatorijas, es biju ieteikts Pēterburgā uz aspirantūru. Bet tad es sāku dzert un pazudu viss. Un pievērsos latviešu estrādes muzikai. Maestro, ansami modo dziesmiņus atcerīt. Sēdu skatu, sēdu brīnus, šulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino. Lūdzu, atšifrējiet savu ansambļu nosaukums Modo. Zviedrijā ir tāds hokeja klubs, Rīgas Dinamieši nesen uzvarēja viņus 1-0. Es domāju, to nav nekāds sakars. Vārds Modo ir itāļu vārds. Tulkojumi varbūt nozīmē manieru, stilu. Un galvenokārt es jau vairāk kārt to esmu teicis, ka mēs šo vārdu izvēlējāmies tāpēc, ka viņš ir īsts. Un uz afišam tas ļoti lēti izmaksā valsts filharmonijai. Es kaut kur lasīju, ka jūs no Chopina spēlējāt to polonēju. Kā parasti. Tāds jau nospēlēts numurs. Man Bachs skaitījās viss, bet viss tas drūmākais bija, ka viss to vajadzēja spēlēt no galvas. Un to vajadzēja iemācīt. Ja būtu pēc notīm, jo es pēc notīm, man pedagogs Brauns, man faktiski pareizi nozīmē, saka, ne viss būs solisti, bet pavadītāji gan. Spēlēt orķestri ir viena lieta, pavadīt ir otra lieta. Viss tas ir tur, katrs solists
prasa pavisam citu spēles, teiksim, tur manieru stilu. Piemēram, Keiša uzstāšanās laikā es pie klavieriem noskrienu apmēram pa 1 maratonu. Jo viņš iekrīt, kad viņam ienāk prātā, tad tur nav 2 takti vai 3, jo tur viss vienalga kāds šlāgerīt, lai viņš grib tad dzied. Tad viņš aiziet. Bet es jau esmu pie tā pierādz, un es viņam nesos līdz, tas ir mans pienākums, tas koncertmeistars. Nu tad es pirmo pusīti un jūs otro sarunāts. Tūlīt sāksim. Oi, nelielas problēmas ar iekritienu. Tā tūlīt būs, tūlīt. Es par agru. Kam te zvanā? Paceliet, ja jau zvanā. Varbūt paceliet tiešām. Paklausīsimies, kas jums tur zvanā. Halo! Brīvais mikrofons! Par agru! Es esmu tikai joka pēc šai pudeļu kaklā zaļā, jo šķidrums, kas tur iekšā ir, tas tik un tā tiks vaļā. Es esmu tikai parvas veids, es esmu tik pa jokam, jo tik un tā šī pudele tam īstajam nāks rokā. Es esmu tikai parvas veids, es esmu tik pa jokam, jo tik un tā šī pudele tam īstajam nāks rokā. Tagad es... Kolosāli viņš karķa viļķi manī grūž un skrūvēja man tā miesā, un izslāpusī galva dusmē šī visīķa liesā. Tagad jālūdzās tiem, lai neceļās kāja. Agrāk tu piecelt nevarēja vispār to. Viņi pat baudījās aplaudēt. Stipri līdzīgiem vajadzēja būt dziesmu svētkiem. Dziesmu svētkiem tādi, kad publika dzied, ar tevim kopā visi iet jaunī. Ne jau visi dziedāt, bet vismaz. Viņam dāvi no šitā festivāla lauka organizatora dāvi Naudīgas vēstniekam jūsu plakas, viņš vēlas fans. Šis ir pilsētu un balkonu. Jā. Super. Sākās ar ko? A Music USA. Ko mēģināja grūtībām uz rādio, uz tiem papam vēl bija uz tādu akmeni, viņš tur kaut ko kasīja, Knaps to staciju atrada, uzreiz Krievi traucētais pāri, atkal tad. Un mēs tur no turienes, bija tāda džēza pārēja, Lili Kanova, ja? Mēs taču no turienes visu to, tur bija tas tā, Jā, mēs šodien tieši spēlējam. Šodien spēlējam, kaut kur ir tas klavieru ievads. Tā ir, mums nebija šoreiz. Jā, un un mēs uz to vispār, tas Glenn Millers, tas Saules ielai Serena, to katra tur spēlēja, Es gribēju vēl prasīt jums, mēs ļoti gribētu spēlēt jūsu jaunības dienas džēza kompozīcijas. Kas tāds pa kompozīciju? Nav taču kompozīcija. Viņi vienkārši, kas ienāca prātā, to Bet jums būtu notis, kurus varētu mēs varbūt dabūt? Tur ir tā lieta, ka nav tādas. Nav? Viņas nav. Mēs, ka es 50. gados, kad mēs tur sākam ar daudz džezītu, mēs jau rakstījām no rādio. Vienreiz noklausījās un pēc atmiņas. Visos Oskar Pītersons solo nevar noklausīt. Nevar. Bet vismaz to manieru dzirdēju man jau otrs mans elks ir dabīgi Rogarners. Visu savu to, ko viņš tur ārdās un ņemās un staļēdams spēlē, visu viņa stilu.
Bet viņas solo es norakstīju vienu gabalu. Karavānai. Karavānai. Jā, zinu. Es to pats starp citu atklāju, es pēc tam klausījos, un es domāju, baigi līdzīgi. Nē, bet es norakstīts no viņa, jā. Kā jūs savā laikā apvienojāt klasiskās mūzikas studēšanu un džēza spēlēšanu? Mūzikas skolā mēs, kad pauze bija, tad viens stāvēja aiz durvīm, aizspied durvi, lai redzētu, ka kāds nenāk no skolas. Mēs tur dragājām, starp citu no Saules ielas sarunāt. Un kad parādījās tur, tad pārtrauc. Tāpēc viss tas tā bija. Jā, man ļoti daudz deva tas vienīgais koncerts, kas man bija kopā ar Marijas Jansonu. Tā ir. Tur es sapratu, ko nozīmē tāds, kas nu ir diriģents. Tas ir diriģents, kur es biju pārbījies. Un es nezināju, kā es tikšu viņu tur kā kopā, bet spēlēt bija tik viegli. Viņš vispār... Kā viņš ķer to solistu, kā viņš viņu tā kā iekļaut? Viņš ir izspēlējies ar visiem pasaules zvaigznēm. Es viņam teicu tādu frāzi, ka mēs esam sen paziņas, es smērīgi garam, un es saku, mani nē. Es negribēju viņu, un viņš ir tomēr pats. Viņš saka, tu neuztraucies pasaulē. Es esmu diriģējis labākos dos pianistus vienu, jo viņš vairāk smērē un jaucās, jo viņš ir populārāk. Bet tur jau tā māksla sākās. Vai ne? Tur ir tā lieta, ka tāds spēles tā izcilība jau nav nekas tā teikt. Japāņi un korejieši dragā viss 3 reizes ātrāk. Bet tas jau būtībā tas jau neko nedod. Noļurinam visu to. Bet jābūt jau ir iekšā tam. Bet tur kaut kas tur ir cits. Tāpat kā uz viola tonas, vai ne? Tur vienam ir tāds, otram ir tāds. Tā kā manā viņa bija, tā, kas nu bija, tas bija. Nu labi mūzika tas jau, vai brīnišķīgi spēlējat. Lielisks orķestris arī. Latvijā ir viens cilvēks, kurš pēc manām domām ir tas augstākais. Tas ir Raimonds Pauls. Kāds viņš pats ir izpildītājs kolosāls. Tur nav vārdu. Man jau viņa sevis patīk tur nobraukt apakšā. Zemā reģistrā klavieriem. Uzreiz, tas ir kaifs, tāds kaut kāds. Bet žēl, es pametu. Varbūt nevajadzēja to darīt, bet kā tā dzīve iegriezās, tā iegriezās. Nav nekur kāds ieraksts, kur jūs jaunībā klasisko mūziku spēlējat, tieši tīri klasisko? Jo es dzirdēt, ko es pats paliku man mutoļā, tad dabū kaut kur radio Greenblatt klavieru koncertu, kā es spēlēju. Nopietni? Jā. Es gribētu tiešām... Tas ir supermoderns darbs, kad es viņu klausījos, man likās, tas neesmu es. Šis bija mans sapnis, ilgi nepiepildīts, un es nebūtu sācis savu pianistu karjeru, ja es nebūtu jūsu ierakstu klausījies. 9. klases beigās es vēl nezināju, ka es būšu mūzikas. Jā, nav kaut spēlē. Žēl, ka visu to var izkopt pavisam savādāk. Jo katrs pianists pasaulē ir iegājis ar savu kaut kādu piegājienu. Unikalitāte nevis izcilība. Vai tie bija Džordžs Šierings šaurā savikumā, vai
vai Teddy Wilsona šito veco. Straidāt. Vai Rob Garners ar saviem tam akordu visam tam, vai ne? Arts Teitums arī. Petersen, tas vispār ģēni. Tam tu viss vienalga. Kur tam vēl Art Teitum tie tas spēlē kā dievs. Bet katram bija savs filmas zīme. Un tad jau vēl nāca mazāk, kas bija tāds otrais plāns. Jūs jau arī esat savu filmu zīme. Fabi. Jā, man. Paldies. Jā, dzīvo. Paldies par bedriem vārdiem. Mēs nākamreiz. Turās. Tad jauni puika. Vai spēlē? Jūs jau esat jau? Mēs esam, bet mēs domājam, ka varbūt nemaz jums nevajag nākt uz mēģinājumu. Es domāju, ka vajag bez mēģinājumu spēlēt, jo tur jau pirmkārt sēž cilvēki. Tur jau visi jau koncerti jau gaida jau. Un ārā ir karsts arī. Bet man vajadzēs, jo nezinu, ko jūs tur spēlēsiet. Mēs tagad sapratīsim, Vanaks ir. To vienu džezītas vienziņu, ko mēs izspēlējām. Tad jūs arī nospēlējat to? Jā, to duetiņu. Jaunā dziesma. Tas te iet kopā, tas te neies. Ies. Vajag to jaunu. Inters ļoti grib pats. Tad tautē, nospēlēsim to Mežozīti un to Teic, kur zem tā. Man ir diezgan liela pārliecība, ka pa visiem tiksim galā. Ja kāds izgāzīsies, tad būs es. To mēs mēģināsim nepieļaut, teiksim tā. Dalīsim atbildību. Jā. Tie bija atbildība. Tā ir bijis kādreiz? Kas gan dzīvē nav bijis? Bija tāds gadījums, ka es biju vienīgais skaidrs. Viņi saprata, ka orķestrs nemēģinās. Tā jau man tur nav ko darīt. Latvijas Radio Big Bands. Maestro Raimonds Pauls. Teic, kur zeme skaistākā, te, kur smilga zied. Teic, kur skarbā zeme tā, te, kur akmens dzied. Te ir tava dzimtene, smilšainais krasts. Te pa baltu mīlestīgu ceļu māju prast, māju prast. Maestro Raimonds Pauls! Labdien! Labdien! Maestro, es kavēju, piedodiet. 8 minūtes. Tagad politisko karjeru taisa, mēs tev piedodam. Jā, tieši tā. Bet tas pēc 20 gadiem. Pietaisi, jā. Cik ātri viss tev lemts, tik ātri Te ritam laikam nevajag. Nē, Ievas, šis te bija ļoti labs, jo beigās jūs tad varēsiet nospēlēt pirms tā fināla. Tur tiec. Tas pum. Man ļoti patīk šis te. Es tā arī no
nobeigšu ar tiem 3 skaņiem, jā? Jā. Nu, es eju kabinetā, jā, tad? Ej, jā. Cik ātri vīst, jā. Vārdi arī super. Jā, gatavi. Cik ātri vīst tev lemts, tik ātri augt, bet augt no jauna pēc niekā tu drīksti. Un viņa asinīs par savām saukt, kad dzīslām stingstot, nāves miegā slīksti. Jā, ļoti labi, un galvenais tie ļoti vārdi nolasījās, un tā versija šitā... Jā, tieši tā, man arī patīk. Te jāturī tas vecais stils. Pamēģināsim tur kādu koncertu vienu, ja varēs jau pavilkt. Nu, vispār... Man interesē, kā reaģēs viņš, piemēram, ja viņš jau mierīgi nevar nosēdēt, vai ne? Gan vēl nav īsti sevišķi, ja tanīs tekstos būs, zin, kur aiz ko aizķerties, vai zin, ka tur jau visa, tur jau tās mīlas lietas tiek apstrādāts vai dieviņi kāds, un tur ir, starp citu, ļoti laikmetīgas lietas, teiksim, kas šodienā kaut ciek cilats. Mums bija iepazīšanās, pirmā iepazīšanās šo nu, projektu, kāds projekts, man laikam projekts, tas ir slikts vārds. Mēs iepazināmies ar materiālu, un mēs to teicu tā, ja tu iemācīsies un nodziedāsi šo visu materiālu, tad tev man nebūs jādāvina nekas 90. dzimšanas dienā. Nu tā ir laba motivācija. Es domāju, ka Dievs, es taču nevaru neko nopirkt, es taču nezinu, kas jādāvina. Šī ir, man liekas, lieliski dāvana. Šī ir Ukraiņu veidotie, šī ir paņēri speciāli mums. Tu gribētu to vienu? Jā. Okay. Nu, tad man vēl varētu, tad neru netur šito te vēls. Man tikai ir precīzi nospēlēt. Kad 40 ziemas nāks un ies, tev pierē ievelkot daudz dziļu rievu, un it kā atsimnis no domas tās, tu versmi justu dzīslās stingstošās. Un it kā atsimnis no domas tās, tu versmi justu dzīslās stingstošās. Tu versmi justu dzīslās stingstošās. Dzīslās stingstošās. Stingstošās. Mēs tur beigās nenošķobīja kaut kas mums. Nē, nošķobījies stingstošās, pirmās stingstošās. Neviens arī nekad neko nesapratīs, kas tur. Jo galvenais, ka es pats neko te nesaprotu. Domāju, ejam tālāk. Nē, šis bija ļoti labs, man tā viena nots, jā. Ģeniāli viņi. Tā bija ģeniāli. Jūs esat Instagramā? Ko tad? TikTokā jūs esat? Nā. Nā, nekā nav. Man nevajag arī. Stulbs joks. Es saprotu. Tu jau redzēji, Dalsas, ka man nevajag. Jā, nevajag, jā. Cilvēki sanāk tāpat, jā. Kā jūs skatāties, piemēram, uz tiem jaunajiem mūziķiem, kas ņem jūsu dziesmas, taisa visādas remakes, visu kaut ko? Kā to dara, un es neko slikta neredzu. Galvenais, kā tu viņu apstrādā. Ja, nu es nevaru, tā ir apdara. Mēs agrāk taču arī, mums pamatā bija jātaisa, ko tautu dziesmu apdars. Taču taisi visiem komponistiem, tas bija obligāti jātaisa. Bet bija, kas uztaisīja to tā, bija, kas arī tur sačakarīja.
Bet tagad viņi, es nezinu, redzu. Tas pats jēdziens jau, melodiskā dziesma, ja. Viņam jau šodien... Agrāk jau vadījās tikai no viena, vai tas meldiņš tev pielīp uz auss, vai nepielīp, jā. Ļoti labi redzēju, kā koncertos pēkšņi, mēs taču pats to organizējam. Pateic viņam priekšā, nodzied zied Ievas Siguldā. Tev vajadzēja redzēt, kā publika to uzmanīja. Viņa vēl tā operas balss, ja, un vēl visu to piedziedājumu, kad viņš pār izvilka. Tas arī 60. gadi, 70. Jau! Laikam bija labi. Es atceros pirms 2-10 gadu, nebaidīšos teikt, bet jūs man teicāt, ka jāpieturās ir pie melodijas. Vismaz dziesmas sākumā un pirmajā piedziedājumā. Tad tu vari darīt, ko tu gribi. Zelta ieteikums to. Ir tā sauktā lipīgā frāze, ja, kas ir, kurai ir jāieskanās. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī ciet, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Bet mēs arī jūs tomēr forši dziedājāt. Šitais, kas bija te šodien koncertā. Es arī domāju, ka es palaidu daudz ko garu. Ne tikai mēs, bet arī jūs vispareizāk. Es nezinu, kā jums tas sanāk, ka jūs vispareizāk tās savas dziesmas izpildiet. Tā vienkārši un tā forši. Vēl viens moments, kad tu nospēlē. Tas atlicens vēl kas ir, ko viņi mācīja no Rīga. Kā viņi dzied, tad... Un tagad bija. Bet jūs arī labs svilpotājs esat izrādījis. Šoreiz tas ir. Nu kā nekad, tam jau nav nekāda tāda. Vai es svilpoju, to es vēl baidos. Jūs taču iesvilpojat to dziesmu, ka jūs rādāt. Tur jau podnieks ar kaut ko jūtas. Nē, nu viņi filmēja un jūs svilpojat, pēc tam jūs dziedāt. Bet jā, bija forši veids. Kā tas ir ar vīriešiem strādāt, ir vieglāk kā ar dāmām solistēm? Es nezinu, tagad mūsu laikos tas jautājums ir diezgan bīstams. Vīriešiem ar kādiem. Tur visur tur jāgudro kādu atbildi. Radoši, jā. Radoši, jā. Sevišķi intrigas viņi tā nepina. Solists, jā. Tās ir speciālists uz šito. Latvijā vēl ir tie vīriešu balsis ir labas vēl Latvijā, kā jums liekas? Ko jūs man te tagad provocējat? Kā ir balss? Balss ir pa maz. Mums ir slikta balsa. Mums ir maz dziedātāji, ko mēs varam bīdīt, teiksim, kas iet uz aizrobežām un tā tālāk un tā tālāk. Pārāk maz mums ir, pārāk maz.
Tāds īsts vīkls, labs balss. Nu jā. Sievietēm tur parādīja, tā koloratūra, kas nodziedēja to. Tā meitene, tā ir labi. Kur tā Adamsona māsa? Jā. Tā, forši, jā. Tā ir klasiskā muzika. Kam balss nemainās, tā ir Margarita. Viņa man piezvani, viņa tādā foršā toni. Viņa ir tāda labs noskaņojums. Šodien, kā reiz pa televīziju, es dzirdēju, ka gāja Tāls Parīzes radio. Viņai tas pavilciens bija baigais. Tāds, jā. Riktīgs franču tonis. Sadarēt, ka noteikti būs joki par to, ka tagad jau kori vairāk kustās nekā dzied. Liekam aiz auss, ka vienkārši esam aktīvi un kustāmies ir īpaši šajā maestro muzikā, kur tas ir adekvāti nepieciešams. Ja? Un atceramies vīri, laikam tā Odesa, Hamburga, Rīga un citas vietas ar Daumantu kopā. Viņš iedod to tempiņu diezgan artikulēti un klusināti, bet tempā dodamies uz priekšu. Ja? Lai mēs tur neesam tā kā iepakaļus. Lai skan. Kādu gadu nav skanējuši šis, es ceru, ka atkal ar jaunām emocijām un izbaudīsim. Kapos, zem zilām atraidītēm, vakaros vectēvs dzied. Vecīt, kā tu nodevi. Kā jūs devāt? Paldies par šo vakaru. Tikšanos rīt, lai mierīgi vakars. Mēs tev nejaucam, ne? Man noteikti ne. Arī dziedātājiem ne. Mēs ar prieku. Paldies, tā. Bet pa Latvijas dziesvētkiem mēs vēl runāsim. Noteikti būs liela saruna. Būs liela saruna. Agrāk jau pamatlaiks aizgāja skaņošanā. Tas laikam mums trauma visiem no tiem laikiem, visi tie foni, kad kaut ko slēdz klāt. Foni, visu laiku foni kaut kas, no? Ja, nu mums, jā. Tas kaut kā gadījās, ka Filharmonijā mēs mēģinām tā zālē, un es noeju zālē un paklausītos. Un es sapratu, mīlīt, vai tā skan? Nē. Labāk tad atpakaļ uz skatu. Jo, ja mums ir labi, tad ir labi, bet kā tur priekšā skan, to vispār nevar iedomāties. Es labi atceros tos laikus, ka mums bija viens pats mikrofons. Viens pats. Un tad ņēma solists un devos. Tie varēja būt kaut kādi 60. Jā. Ko tu man pārmet? Kādu noteci neesi padevis? Viss kārtībā, viss noceriet. Tur pirms tās... Tas uzsitiens, tas pam. Tur viens pats paliec. Jā.
Nu, droši vien, jā. Tev būs taisnība. Bet ir si bemolā, ne si mažorā. Si bemolā. Tā ir laimīgs, ka vispār trāpīs. Tu, Edgar, mums ir ierēt spēlēt? Nu, mēs māksim, vai tu esi izmainījis programmu? Es jau izmainu. Labdien, maestro. Sveiki. Nu, zini, pēc... Mēs nomainījām programmu. Nu jā, var mierīgi, jā. Mēs sapratām, ka folkloru un dejotāji izvilks. Jā. Rekā izstāsta augšas mums tagad. Vēl tā mums tur notiek. Šodien maestro Tas man vēl gatavs tikai iet. trūk. Vakar knapi pierunāju, šodien jau maestro gatavs iet tur. Bez komentāru. Jā, lūdzu, jā, es sapratu. Es neesmu ne jūs korists, ne jūs tu, ne... Man ir pašam savu mafiju. Izkomentēt nevarēs. Sapratu. Tieši tā, absolūti. Tāda klusa himna skan tagad. Mēs iesim. Es arī netumu. Te jau katnāk tāpat jau. Tas nots mums tur ir. Tas notis? Jā, jau nav. Es nezinu, kur viņš ir. Kaut tas. Kur ir notis? Mana tēvu zeme. Raimonda Paula mūzika, Knuta Skujnieka vārdi. Virsdiriģents Edgars Vītols un virsvadītājs Jānis Purviņš. Maestro Raimonds Pauls! Jūs sēdēsiet, reku tur. Jūs būs tuvāk no turienes. Kur viņi sēž? Viens te un viens te. Andris te un Intars tuvāk laikam jums. Bet jūs tā gribiet to klavieru atstāt? Nu, Kā jums Jums Nē, es tuvāk tagad jāiet. domāju, bet ja viņi iegriež šitā, Ka jūs ar muguru esat? Jā. Pamēģinām. jūs pret skatītājiem ar muguru? nu, nē, nu, teiksim, ka, nu jā, Vairāk nevis tā, bet- Bet es Viņš vot vairs tā, līdz. viņi šitā, jā. Vēl tuvāk sienai šito galu, ja? Nē, šitā. Jūs gribat šinī pusē? Šitā sēdē. Tā kā jūs sēžat vīriešos labākos gados, uz to pusi. Nu, principā jā, bet tikai te vidū tad, jā. Tā kā fiksatūra. Viņš var pabalēni nofiksēt aptuni, ja? Jā, kur es redzu. Nu, te tagad jāsaka kaut ko, jā, labvakar. Jā, jums mikrofons. Nu, Reku mikrofonu Artūrs. nē, nu, to vēlāk te vajag noregot, tad, nu. Un te to tekstu man arī jāizdod, lai nav tāda tukša muldešana kaut kāda tur. Kā iesācējs uz skatuves, kas mums, jo bailēs sajūki iestudētā lomā. Mums te vajag pašiem arī provocēt viņus, lai viņi te aplaudē kaut kādā veidā. Nu, viņiem prasīsies. Nu, jūs jau esat mūsu šī laimīgā biļete uz aplausiem. Nu, viens stulbi joku vajadzētu tomēr. Nu, tas būs bišķi vēlāk, tas būs pirms tās vienas dziesmas. Bet mums jau tur pie beigām būs tie peksti visas gabali. Nē, tie nav pekstī. Nu, tas ir tāds, jo viena pēc otra šitā gāst, vajag, lai viņi ievelk elpu un tad nākamā. Tas tāds programmas vesels spēlē. Jā. Tur jau cilvēki nevar... Nevar apstāties. Viņi nevar apstāties. Nu, labi, jā. Ja itin visu vēroja, kas aug. Un pilnība. Viņi jau par šito laiku jau, lai viņi izklausās beidzot to dzēju. Šo skatuvi, kur ainu mijums jauks. Tu zini, kas ir dairās?
Jā, es tieši gribēju Es tev tev prasīt. pateikšu. Jā. Gaze vai kā gaze. Zini, kas ir angļu vārds gaze? Es nebaidos no neusticības. Ja darīt ļaunāko, tev nebūs kauns. Viņš manā sejā paliks mūžos ļauns. Pilsēta raud, jo tu esi tik tālu. Ar Liniņu bija tāda pirmā programma 67. gadā. Viņš man ievilka. Viņš teica, man jālasa Blaumans, man liekas, tas kaut ko, mēs bijām labi čumtā vispār. Nu, viņš saka, nāc un kaut ko pieplinkšķināt tur man. Un tā sāka. Tas faktiski bija pirmais muzikālais. Arnolds, viņš bija ļoti talantīgs cilvēks. Viņi arī tur noēda teātri. Caur pelēko mākoņu valu uzzirkstī saule, kaut jumti vēlās. Tas īstais uzplaukums jau mums sākās, kad Dailē parādījās tie jaunie veči un sākās tie pirmie mēģinājumi ar tām dziesmiņām, viss tās ziņas. John Neiland, jā? Ne, bet viņi jau paši jau tur jau veidoja jau savus tās. Tie bija veča galva, viss tur Ivārs Kalniņš, Pauls Stēlo. Andris Bērziņš, Pauls Stēlo. Nu, kā tie, viņi kā gāja ārā dabīgi, nu, aktieri, nu, Bērziņš ir vispār numur 1, jā. Pamēģināsim balādi, jaunlaiku balāde Rudolfa Blaumaņa vārdi. Dziedam Dailes teātra vokālais kvartets, mūžīgais unisons. Kanāms pulks pa noru ēd, noras malās kuķis sēd, uzdzied atdod, ko tik spēj. Razatiju neredzēju! Skaidrs zēns pa krūmiem lien, iznāk klajā teic. Labdien! Liecas sēstas kuķim klāt, drīkstu drusku parunāt. Tā filma ar Keriju, kur viņš jauc, kur visas, kur Andri Bērziņš, kurš... Kā viņi toreiz, mēs ar vienu veci ierakstu uzlikām, un viņi tur kratījās, kaut ko mācīja to darīt. Es uzrakstīju mūziklu Māsa Kerija. Tanī pašā laikā es atlasīju interesantākos muzikālos momentus un ierakstīju skaņu plati. Par šo ierakstu ieinteresējās Latvijas televīzija un uzņēma filmu koncertu, jeb pareizāk sakot, kino kompozīciju. Šausmīgi lielu paldies pateikt Raimondam Paulam. Vai par ko? Nu, par tiem meža kūgiem. Es domāju, ka par to orteni. Nāc pie mums, rožu moši tik īs, šodien plaukst, rītdien vīst, mēs nevaram līdzi tev stumt. Nāc pie mums. Ir labi. Es arī vairs Galvenais ar negribu. šito vietiņu paskatāmies retāk. Jā. Pabirdināšu ar pirkstiem brīdiņā. Labi, mēģinām rakstīt, ja? Viņam šitā attieksme pret klavieriem, vienmēr tas ir vienreizējs, to klausās. Viens saka, tu paplinkšķinā kaut ko. Otrs saka, tu pabirdinā kaut ko. Jā, piesi. Un neviens nesaka, tu paspēli kaut ko. Glābiet māsu. Es esmu dziesmas sarakstījis dabīgi savā laikā, bet Vaivots izdarīja to
pamatdarbu, jaunu tādu, zināmā mērā, aranžējumu un atrada arī jaunos izpildītājus. Pilnīgi jauns aktieris. Tas vērtīgs kaut kas. Kā ar krustu, kā ar krustu. Ja mēs atceramies pirmo, taču bija ar Arturu Skrastiņu tā paudze, jā. Es atceros, ka es viņu pavasarām tur kaut ko rakstīju, mēģināju tos, jo es nekādā lielā sajūsmā es nebiju. Es vienkārši, man bija tā dzeja bija, kā jau Mārts Alīt jau māka rakstīt, un tad veidojās tās dziesmiņas. Viņš pēc tam tika vairāk kārtas pārrakstīt. Pirmizrādē mums priekškars pacēlās apmēram pa pusotru metru un apstājās cauri. Un viss tāds tik sajaukt, viss tā uvertīra un nezināja, ko darīt, vairs tur tehnika vai kas tur mācēs pārslēgt kaut ko. Vienmēr sakot, sākums bija diezgan. Es pat atceros ar tām pirmizrādēm, vienmēr visādi numuri mums, piemēram, ar tādu super populāru izrādi, kā bija Šerloks Holms. Mums taču pirmizrādē vispār neaplaudēja. Mēs vēl ar augšām satikāmies pēc tam. Es teicu, klausies, jāiet piedzerties, kaut kas nav labi, cilvēki neaplaudēja vispār. Pēc tam izrādi, uz kuru biļets dabūt vairs nevarēja, un kas ļoti labāk, gan tā teātrī tā tas var gadīties, jā. Labvakar! Jūs jau dzirdat, ka pie mums iet jautri. Visi man lūgtie viesi jau ir ieradušies, bet trūkst paši galvenie. Tie esat jūs, cienījamie televīzijas skatītāji. Mums tādā laikā televīzija bija brīnums. Brīnums bija visiem. Televīzija, kad parādījās visi tie pirmie mazie ekrāni, tad skrēja viens pie otra, tur jau retam, kam bija šīs kastes, un tad skatījās, un tad es pats atceros, tos mazos ekrāniņus palielināja, lika priekšā vēl kaut kādas lindas un ar krāsainiem papīriem. Tur bija veselas kaut kādas tādas interesantas kombinācijas, un daudz jau lauku cilvēku nevarēja saprast vispār, kas tas ir un kas notiek. Un ja viņš vēl ieraudzīja sev tur iemīļot mākslinieku, man liekas, tā jau viņš bija galīgi beigts. Un tā bija pavisam cita attieksme kā šodien. Nav, bet var nolikt. Tas tā ir dzīve. Tad neko nedara. Jūs gaida neparasts piedzīvojums. Jūs redzēsiet, kā top televīzijas ieraksts. Restīvi, tas būs ar apstāšanos, iespējams ar atkārtošanu un tādām niansēm, bet kā top televīzijas ieraksts, droši vien, ka jums būs interesanti paskatīties, bet tikai ar to rēķinieties, ka tas nebūs tāds slaids priekšnesums, un otra lieta aplaudēt varēs tikai pašās beigās. Raidījumi bija dzīvie, un jau nebija jau tāds ieraksts tehnika. Es vēl kā šodien atceros, mēs salasījāmies, Republikā, pazīstam mākslinieki, teiksim, arī par nopietnās mūzikas līniju, un tad kā pirmos uz šādām programmām sāka aicināt arī mūsu tos zaļos estrādniekus. Cik skaistas acis, kā divas pultas dzeļ manā kautrā dekoltē. Zini, ko tad rakstam vēlreiz, ka tur pa vidu atlīmējās ūsas.
Līdz ar to nevar arī skaistās aplis pietiekam labi parādīt. Te raksta vēlreizīt, jā. Gatavi? Vēlreiz, Ango. Mēs turpinām. Es ieeju tēlā. Tur piecreiz vairāk samaksā, kur tā kā bildēs izskatās. Paliec, brāli, paliec maz, mūsu skaistā Latvijā. Mūsu skaistā Latvijā. Mūsu skaistā Latvijā. Nu, ja es gāju uz beigām, Varbūt trešo pantu tikai? Pēdējo pantu mēs varam ierakstīt. Varam, protams. Pēdējo pantu vajag. Man liekas, tā iepriekšējai dziesmai, kur tie svarīgākie vārdi, ko mēs tur samuļļojam. Tur ir beigās nebrauciet prom no tās Latvijas. Tur viņi Kur tā kā bildēs izskatās, paliec, brāli, paliec maz, mūsu skaistā Latvijā. Paldies, varbūt par piemiņu. Bet mīlākais dod pretī celšos tam, ar dzējas rindām tevi jau nodams. Bet mīlākais dod pretī celšos tam, ar dzējas rindām tevi jau nodams. To tavas redzams skaistu, bet tikai mirklis sasniegts augstums tāds. Jau rītums iesākas un jauš mūsu gaistā. Intārs Bosulis, maestro Raimonds Pauls, Viljams Šekspīrs. Maestro, apsveicu. Šitas bija kaut kas interesants, jauns. Tā frizūra vislabāk izskatījās jums, es teikšu tā. Jā. Pa smuko un kreklis jums labi piestāvīja. Paldies jums par kritiskam piezīmēm. Krekli jaunu uzvilk, jā?
kārtējo reizi jāsaka ir paldies, maestro, par ideju, atkal ir par, manuprāt, brīnišķīgo ideju un par to, ka Intars ir tik lieliski, var sakot, neviens cits tā nevar kā viņš, tas ir skaidrs. Neviens nevar arī kā jūs. Un manas domas liego lidojumā, no tālienes pie tevis aizlaižos. Un acis tomēr mūsās sastingumā, nakts aklā tumsā dzedri lūkojas. Kā profesionāļi, ja mums interesē, vai mēs pacelsim to, vai mēs nepacelsim. Tāpēc es ar bailēm domāju, kā reaģēs auditorija. Vai tur sāks svilpt, ja celsies kājās, ies prom. Bet izrādās, ka nē. Jo tomēr tie vārdi, arī teiksim, tas saturs, dzejoļu saturs ir tāds, kas laikam jebkuros laikos der un vienmēr derēs. Tagad man ir žēl, ka man nav 30, bet man ir 90. Paldies! Daudz, kas nav izdarīts, teiksim, par to pašo vokālo līniju. Mēs nevaram likt pretim šodien, teiksim, tā pašā džēza mūzika, mums nav tāda dziedātāja, nav. Mums ir pieklājīgi dziedātāji labāk, jā, bet viņi nekādā ziņā nevar stāvēt blakus tiem. Jāsaka, ka pēdējā laikā Latvijā džēzs ir sasniedzis ļoti labu līmeni. Mūsu orķestrs ir viens no spīdošākiem. Ja mums būtu tik daudz labi dziedātāji, kā mums ir laba mūzika, tad būtu ideāli. Lai pakaitinātu atkal tos gudros mūzikas kritiķus, es sarakstīju 10 meldiņas, un visu to ciklu sauc, es atgriežos. Pie kā es atgriežos? Vieglais žandars, viegls meldiņš, viss šūpojās, visi cilvēki, viņi dzied līdzi. Lielai daļai tas viņus patīk, kāpēc gan to nedarīt. Visiem jau liekas ļoti vienkārši. Uzrakst populāru dziesmu, viņi rakstiet, lūdzu. Šodien jūs varat rakstīt, kur viņas ir tās populārās dziesmas. Kaut kā mazu viņas dzirdam, mazu. Sing it with me if you know.